Visiem laba diena, un šodien parunāsim par krūšu diafragmu, konkrētāk par tās lumbālo daļu, jeb diafragmas kājiņām. Un, manuprāt, mūsu darbā dažkārt nepamatoti šī diafragmas daļa paliek tāda kā nenovērtēta, un iespējams mēs pārāk maz pievēršam tai uzmanību, strādājam ar to, vairāk darbojoties ar diafragmas perifēro daļu, diafragmas kupoliem, bet ņemot vērā diafragmas kājiņu tuvumu dažādām neirālajām asinsvadu un muskuļu struktūrām, šī diafragmas daļa mums, kā funkcionāliem speciālistiem, ir ārkārtīgi nozīmīga darbā ar mūsu pacientiem. Un tāpēc es nolēmu šodien parunāt par šo diafragmas daļu. Apskatīsim anatomiju, fizioloģiju un arī beigās pieskārsimies diagnostikai un arī atbrīvošanas tehnikai. Tātad diafragmas kājiņas ir struktūras, kurās notiek šī te primārā kontrakcija, tātad impulss no nervus phrenicus nonāk šajās muskuļu struktūrās, un tālāk šī kontrakcija pāriet uz šo te perifēro diafragmas daļu. Mēs redzam to, ka ir viena kājiņa garāka, otra īsāka, un arī pēc apjoma, teiksim tā, muskuļu šķiedru daudzuma, gan labais kupols, gan arī labā kājiņa ir daudz attīstītāka salīdzinoši ar kreiso diafragmas pusi. Diafragmas kājiņas veido tā saucamās cīpslainās arkas, jeb viņas vēl sauc par saitēm, ligamentum arcuatum medianum, piemēram, centrālajā daļā, ko veido labā un kreisā kājiņa, zem kuras iet aorta abdominalis un ductus lymphāticus thoracicus, kā arī vēna azigos un vēna hemiazigos. Tāpat labajā un kreisajā pusē kājiņas veido šo te mediālo arkveida veidojumu, ligamentum arcuatum mediāle, caur kuru iet psoas muskulis, jostas pinuma nervi, nervus iliohipogastricus un ilioinguinalis un dažkārt arī genitofemorālis. Mēs zinām, ka šie nervi dažkārt var dot tās saucamās ciekšņu un starpenes alģijas, un tāpēc, ja mums šādi pacienti atnāk, tad mēs, protams, sākam izmeklēt vai atbrīvot šos nervus viņu izejas vietā, un arkveida saites ir pirmās, kuras mēs pārbaudam un ārstējam. Tāpatās šeit iet truncus simpāticus, simpātiskā gangliju ķēde, un pēdējā ir laterālā arka, zem kuras iet quadratus lumborum, un nervus subkostālis, kas arī dažkārt var tikt nospiests un dot sāpes pa nerva gaitu. Faktiski kājiņas var sadalīt trijos tādos muskuļu kūlīšos. Ir crus mediāle, kas iet vairāk pa lumbālo skriemeļu priekšējo daļu,
stiprinās pie ligamentum longitudinale anterior. Ir tālāk mēs redzam, kad izdala šķiedras kā crus intermedium gan labajā, gan kreisajā pusītē, kas stiprinās pie lumbālo skriemeļu sānu daļas. Un tālāk šīs šķiedras tātad pāriet uz L1, L2 šķērsajiem izaugumiem, veidojot šo te mediālo arku. Un ir crus lateralis, kura sākas no šīm te arkveida saitēm, tālāk pāriet diafragmas kupola šķiedrās. Šeit mēs redzam šo te diafragmas mehāniku, kā notiek kontrakcija, tātad pirmais impulss nonāk uz diafragmas kājiņiem no nervus frenicus, diafragmas kājiņas veids kontrakciju, cīpslainais centrs pārvietojas kaudāli uz leju, līdz, tā teikt, satiek, ja tā varētu teikt, viscerālu pretestību. Tur šis centrs veido punktum fixum un laterālās daļas izplešās kontrahejas. Ja? Tātad notiek šī laterālās izplešanās kustība diafragmā. Te tabulas veidā mēs redzam atkal, caur kurām arkām kādas anatomiskās struktūras iziet, tātad labā un kreisā kājiņa veido centrāli uz mugurkaula ligamentum arcuatum medianum, kā jau minēju, tur iet abdominālā aorta, ductus thoracicus limfaticus, venāzigos un hemiāzigos, mediālā arka, mums zem viņas iet tātad psoas muskulis, nervus iliohipogastricus, ilioinguinalis, dažkārt arī genitofemerāls un simpātiskais stumbrs, un laterālā arka ar quadratus lumborum un nervus subcostālis. Nu, tātad mēs saprotam to, ja mēs strādājam uz aizmugurējās krūšu diafragmas daļas, mēs panākam ne tikai uzlabojam diafragmas kustību, bet arī ietekmējam tātad asinsriti, venozo, arteriālo, limfas riti un arī nervu impulsu pārvadi mēs uzlabojam, kā arī novēršam šo jostas pinumu nervu un simpātisko gangliju ķēdes tātad inhibīciju, jeb iespēju būt nospiestām šīm struktūrām. Tālāk, ja palūkojam limfas atteci, tātad redzam, ka ductus thoracicus iet caur šo te ligamentum arcuatum medianum, un tālāk zemāk var redzēt tādu paresninājumu, cisterna chili, un šajā tātad te notiek limfas uzkrāšanās, un pie katras kontrakcijas, diafragmas kustības, šī cisterna tiek, tātad šis saturs no viņas tiek izspiests uz augšu, un tādējādi tiek veicināta limfas attece no apakšējām ekstremitātēm, iegurņa orgāniem un vēdera dobuma viscerālajām struktūrām uz augšu. Tātad pie visām problēmām, kas saistītas ar limfas atteces traucējumiem, faktiski diafragma spēlē ārkārtīgi lielu nozīmi tieši limfodrenāžas procesā. Faktiski ductus thoracicus ieplūst limfa no, kā jau minēju, no apakšējām abām ekstremitātēm iegurņa un vēdera un kreisās krūšu kurvja puses, kreisās ķermeņa daļas, ieskaitot arī roku. Te ir autori, kas piemin arī tādu faktu, ka varētu būt
caur trunkus bronchomediastinalis dextra un ductus mediastinalis dextra varētu būt attece no apakšējās plaušas daivas un sirds uz labo pusi. Runājot par vēnā āzigos un vēnā hemiāzigos, kas mums arī ļoti būtiski būtu, strādājot ar pacientiem ar muguras sāpju sindromu, tātad paturam prātā to, ka šīs augšminētās vēnas veicina venozo atteci no mugurkaula venozajiem pinumiem, muguras smadzenēm, apvalkiem un skriemeļu ķermeņiem. Ja? Tas ir ļoti svarīgi mūsu darbā to ņemt vērā. Protams, arī attece tiek tur ieplūst no krūšu kurvja sienas, no starpribu vēnām, tāpat mediastinālajie reģioni tiek drenēti no barības vada, trahejas un bronhiem, un perikarda arī venozās asinis ieplūst šajās vēnās. Te ir tāds schematiski attēlot šie jostas pinuma nervi. Mēs te redzam, cik viņi tuvu atrodas šai te mediālajai ārkai, gan subkostāls vairāk pie laterālās ārkas iziet tuvāk, bet iliohipogastriks un ilioinguināls un genitofemorāls, mēs redzam, L1 līmenis. Mēs zinām, ka ārka veidojas tātad pārējot no skriemeļiem, mediālā kājiņa veido tādu loku, piestiprinoties pie šķērsajiem izaugumiem L1, L2, un te mēs arī redzam gan šos te visus augšminētos nervus. Tāpat šeit var redzēt kvadrātus lumborum, psoas muskulis, starp šīm struktūrām tālāk redzam, ka turpina iet šie te nervi. Un šeit ir parādītas alģijas zonas, jostas nervu kompresijas gadījumā izstarotās zonas. Ja runājam par truncus sympathicus, TH12L1 līmenī, tieši tur, kur iet šī te mediālā ārka, tad redzam, ka ja tur notiek kaut kāda šī stumbra kompresija, tad tas var ietekmēt gan nieres, gan virsnieres, gan ureteru, un tas savukārt ietekmēs bez šaubām arī arteriālo asinsspiedienu, tas ietekmē arī reproduktīvo sistēmu, tātad ejakulāciju un zemdes kontrakcijas, tātad orgasma šo te fāzi, ja. Taisnajā zarnā var būt šī te sfinktera kontrakcija traucēta, samazināta peristaltika, tātad var būt aizcietējumi, asinsvadi iegurņa reģionā vazokonstrikcija, asins plūsmas regulācija, tur arī var būt tātad šie te asinsrites traucējumi, un tātad arī ādu un sviedru dziedzerus jostas daļas reģionā arī tas ietekmēs šajā gadījumā. Tātad klīniski mums būtu svarīgi zināt to, ka simpātiskā hiperstimulācija, ja šis process tur ir īslaicīgs un šis nervs tiek saspiests, var provocēt paaugstinātu asinsspiedienu, tātad krūšjos pārējais bloks, ja, urīna aiztur un samazinātu zarnu peristaltiku, bet ja šī te fiksācija ir ilgstoša, var parādīties arī urīna nesaturēšana un vazodilatācija iegurnī, iespējams arī hipotenzija. Tātad arkveida saites ir cieši saistītas ar diviem muskuļiem, šajā gadījumā mediālā ar psoas muskuli un laterālā ar kvadrātus lumborum. Mēs te redzam arī uz preparāta šos muskuļus. Un, protams,
izstiepjot šos te muskuļus, mobilizējot tos, mēs noteikti panāksim pozitīvu efektu uz krūšu diafragmas mobilitāti, respektīvi tādā pusē, kur bija traucēta šī laterālā izplešanās krūšu diafragmai, mēs viņu noteikti uzlabosim un varam dot pacientiem šos te stiepšanas vingrojumus arī mājās, lai novērstu šo te krūšu diafragmas mobilitātes traucējumu. Vēl pāris vārdus gribēju minēt par diafragmas kāju saikni ar gremošanas sistēmu, un šajā gadījumā mēs redzam, ka labā diafragmas kāja veido tādu kā cilpu barības vada lejasdaļu, un pie katras ieelpas šī kāja kontrahējas un savelk šo cilpu ap barības vadu, un tādējādi tiek novērsta kuņģa satura pārvietošanās pa barības vadu uz augšu, jeb tā saucamais refluks, ko mēs bieži vien novērojam zīdaņu vecumā, gan arī pieaugušajiem. Tāpēc ārstējot šo problēmu, mums vienmēr jāpaskatās diafragmas kājiņas un ārkveida saites. Tāpatās mēs redzam, ka šī labā diafragmas kājiņa, tad, kad viņi ir apmetusi šo cilpa barības vada lejasdaļu, turpinās tālāk uz leju un stiprinās pie 12 pirkstu zarnas iejūnuma pārējais, veidojot tā saucamo fleksūru, un par cik šajā saitē ir muskuļu šķiedras, viņas var saīsināties, viņas var spazmēties, un bērni var sūdzēties, vai pareizāk vecāki sūdzās par to, ka bērniem nav apetītes. Bērni savukārt sūdzās par to, kad var būt sāpes ap nabu, un šis fakts arī mums jāņem vērā. Vienmēr jāpārbauda ir diafragmas kājiņas un ārkveida saites bērna vecumā. Tālāk mēs turpināsim ar diafragmas kājiņu un ārkveida saišu diagnostiku. Redzam, ka pacients sēž, terapeits no aizmuguras, viena roka uz plecu joslas, otra īkšķis, kā šajā bildītē, vai 2., 3., 4. pirksts atrodas zem 12. ribas, apejot rektora spina, respektīvi pirksts pilventiņš ir pie laterālās muguras iztaisnotā muskuļa malas, starp 12. ribu un pirmo lumbālo šķērso izaugumu. Pacientu nedaudz noliecam uz izmeklējumu pusi, lūdzam elpot mazliet dziļāk kā parasti, un normā, ja diafragmas kājiņa tātad optimālā tonusā, mēs jutīsim to, ka mūsu pirksti ielpām tiek izgrūsti ārā, dorzāli, un izelpā viņi smuki aiziet ventrālā virzienā, iegrimst. Ja ir paaugstināts tonus diafragmas kājiņā vai ārkveida saitēs, mēs jutīsim to, ka izelpas laikā pirksti neies ventrāli, un viņi paliks vai nu uz vietas, vai pat vēl tiks izgrūsti dorzālā virzienā. Terapija tā faktiski pacientu un terapeitu pozīcija ir tā pati, kas pie izmeklēšanas. Mums ir 3 fāzes, lai atbrīvotu diafragmas kājiņas un ārkas. Tātad pirkstu novietojums tas pats, kas pie diagnostikas, un pacientu noliecam uz disfunkcijas pusi un nedaudz atliecam uz aizmuguri. Pacienta ielpas laikā mēs noturam pirkstiņus, bet izelpas laikā mēs iegremdējam viņus ventrolaterālā virzienā. Šādi mēs tātad caur ārkveida saitēm, iestiepjot tās, nonākam līdz diafragmas kājiņam un atbrīvojam, samazinam viņas tonusu. Šādi tiek mobilizēta arī renālā un tolda fascija. Otrajā fāzē, kad sasprindzējums būtiski samazinājies, strādājot laterofleksijā uz disfunkcijas pusi, mēs ķermeņa augšdaļu pacientam noliecam uz pretējo pusi, konkrēti tas būs uz kreiso, un rotējam pa labi. Un šādi mēs panākam lielāku sasprindzinājumu aizmugurējās diafragmas struktūrās, un šos fasciālos slāņus šajā ķermeņa pozīcijā pārvietojam 3
plaknēs. Nu un visbeidzot trešā fāze, mēs veicam ritmiskas pacienta ķermeņa augšdaļas kustības fleksijas ekstenzijas virzienā, tātad fleksējot pacientam lūdzam izelpot un ekstenzējot veikt ielpu. Un šo kustību laikā mūsu pirksti mobilizē ārkveida saites. Tātad, kolēģi, kopsavilkumā, kādos gadījumos mēs strādājam ar diafragmas aizmugurējām struktūrām, jeb konkrētāk ar diafragmas kājiņu un ārkveida saitēm. Pirmais. Tie ir dažādi sāpju sindromi. Ja? Tātad, ja atnāk pie jums pacients par sūdzībām, ka viņam sāp mugurkaula jostas daļa. Ja ir kaut kādi limfas un venozās atteces traucējumi no apakšējām ekstremitātēm, ja ir venozā stāze mazā iegurņa orgānos, vēdera dobuma orgānos, ja ir nervu kaut kādas kompresijas sindromi, ja tas pie sāpju sindromiem, tātad sāpes ciršņa starpenes rajonā, ja ir tātad aizcietējumi, ja ir peristaltikas traucējumi, ja ir paaugstināts asinsspiediens, urīna nesaturēšana. Tāpat tās neaizmirsīsim arī gremošanas sistēmu, tātad šis te atviļņa sindroms gan zīdēnīšiem, gan pieaugušajiem, un sāpju un tātad sāpes ap nabu, kas mazbērnu vecumā vairāk notiek novērots, un arī apetītes trūkums. Paldies visiem par uzmanību, ceru, ka šis video noderēs jūsu praktiskajā darbā. Atā!